Ideja ir tāda, jo ir mazāka zvanga, jo augstāka skaņa, jo lielāka zvanga, jo zemāka skaņa. Jo mazāka zvanga, jo spēlē ar mazākām vālītēm, var mazās zvangas arī nospēlēt ar lielo vālīti, bet lielā vālīte apslāpē vibrāciju un tāpēc pazūd skaņa. Tad vismazākais modelis skan visaugstāk. Tad ir šie divi modeļi. Viņi skan vienā augstumā, bet viņi skan oktāvu augstāk nekā jau lielākas zvangas. Tad sanāk tā, ka tur, kur beidzās šī, tur sākās šī. Tagad tu iegūsti papildus skaņu. Vai spēlē abas reizē. To sakot, ir viens izmērs arī pirms šī izmēra, mazliet augstāk par šo, bet zemāk par visām pārējām, ko varēja redzēt. Tad, jo ir lielāka, jo zemāka skaņa. Nākamais pēc izmēra ir šis modelis. Tad attiecīgi ir šie divi. Viņiem abiem ir 15 notis un viszemākās notis. Un šī būs zemāka, jo viņa ir do mažorā. Jo lielāka zvanga, jo zemāka skaņa, jo vairāk notis, jo zemāku skaņu arī var dabūt. Vislielākā un viszemākā ir šī, arī 14 solis, bet viņa ir daudz rasnāka par pārējām, tāpēc viņa skan vēl zemāk un arī tāpēc, ka viņa ir uzskaņota uz re, ka šeit ir re nots. Un tad vislielākais izmērs, 22 colis, ir šie hangi.